Pirmajā dienā mēs apmeklējām Belvederes pils parku. Pilī atrodas 2 muzeji. Tos mēs nolēmām apmeklēt citā dienā. Mēs pastaigājāmies pa parku un pa pilsētu. Mēs aizgājām līdz citai pilī Hofburgai. Pils parkā ir piemineklis Mocartam. Oranžērijā atrodas Tauriņu māja. Otrajā dienā mēs gājām uz Vīnes zoodārzu. Zoodārzā ir sikspārņi, žirafes. Te var redzēt, kā tās baro. Vīnes zoodārzs ir vecs. Tas ir vecākais zoodārzs pasaulē. Agrāk tajā varēja redzēt pandas. Tagad pandu šeit nav. Vīnes zoodārzā ir pingvīni. Te viņiem mazgā būri. Gepards. Interesanti putni un citi dzīvnieki. Blakus zoodārzam ir botāniskais dārzs. Trešajā dienā mēs gājām uz Dabas un vēstures muzeju. Pa ceļam mēs redzējām un abrīnojām Vīnes maģistrātu. Votīva baznīcu neogotiskā stilā. Dabas un vēstures muzejā mums ļoti patika minerālu kolekcija. Ceturtajā dienā mēs apmeklējām Belvederes pili, pareizāk sakot, augšējās Belvederes pils muzeju. Pils ir ļoti grezna. Muzejā var apskatīt arī Gustava Klimta gleznas. 5. dienā mēs nolēmām apmeklēt mākslas galeriju Albertīnā. Galerijā ir daudz Marka Šagala gleznu. Tad mēs aizbraucām uz Hundertvasara māju. Blakus Hundertvasara mājai ir veikaliņi un kafejnīca.